Paldies, Rīgas mikrofonu. Gribas reiz, tad diskusijas varētu izraisīt jau par to ūdens pa daudz. Es teiktu, kādā brīdī viņš arī trūkst, ja mēs vēl kaut ko gribam darīt. Jā, esmu Engars un Balks no Pārstāvju darbības institūta un pie demonstrējumiem un gribās reiz teikt, uzvarētājos taisīt prezentāciju, bet patiesībā tur daudz cilvēku un daudz partneri ir iesaistīti apakšā, kad gribās teikt, viss, kas šeit minēt, šeit būs vajadzīgi. Viena lieta, kas man mēģināja populāri zinātniski, ka gribās teikt, uzrakstīt dažas lietas, ko tā padomāju, bet viena lieta, kas man nepatīk, ka saules paneļus ietais lauksaimniecības zemēs, kur viņas reāli varētu izmantot citiem mērķiem. Ja to var izmantot duāli, tas jau man labāk patīk, jo varbūt arī dod efektu pretējā virzienā, pasargā, piemēram, krūsas sitieniem, augļus, kas pagājušajā sezonā ļoti izpaudās un tam līdzīgi. Līdz ar to šeit, piemēram, jā, ir februārī 24. gadā publicēts vadlīnijas Vācijai par agrivoltaikas risinājumiem, jo ne tikai ābeļu audzēšanai, bet ābolu izaudzēšanai, bet arī visā citādi un daudz un dažādi. Gribētu tās dārzkopībā lietot terminu hortivoltaikas, man tā labāk patīk, bet kas aizvien aktuālāks, droši vien ir produktivitātes celšana. Dabūt lielāku vērtību no tās vienas platības vienības ārā. Jā, kā jau minēju, dažādas partneris mēs iesaistam, un viens no tiem noteikti ir Latvijas Universitāte un Bioloģijas institūts, bet tur šī jūs dzirdējāt, jā, šī gada augs, kas ir lāceņi, un tad izmanto iespēju paņēmot abas datu mājaslapas šo informāciju bildes, un turpat ir uzdots jautājums, vai lācenis varētu audzēt izstrādātos kūdrus burvos. Vai forši, vai ne? Sasaistās ar mūsu projektu kopā un dodam risinājumus un saprot, ka agrivoltaikas risinājumā, lai izdarītu, ir vajadzīgs stādāmais materiāls, viendabīgs, un es saprotu, 26. gadā pamatā tiks domāts izaudzēt un varbūt pat iestādīt, tiksim, šo te, un pēc tam arī kopumā tas skatīties, kā tas izskatās kūdrus burvos konkrētos, un jā, mēs jau bijām decembrī tikāmies tādā palielā kompānijā, vairāki sadarbības partneri, vienā no vietām, kur jau pat ir iestādīts, skatīsies kā ziemos un tam līdzīgi, bet tā nav vienīgā vieta, kur ir lācenis mēģināts, vai dabiski ieviesušās un tam līdzīgi skatīties, jā, tādās burvā tikāmies. Kas tur varētu kāds mans iedomāts, patiesībā gribās teikt, tehniski droši vien vajadzīgs atbalsts no visām pusēm, kā to varētu realizēt, jo dažādi risinājumi ir iespējami. Tā zaļā krāsa, kā es mēģināju tādu schēmu uzzīmēt, varētu būt tās lāceņu stādījuma dobes, tas jau stādot. Un kāpēc tāds krāsa raibums ir, mēs runājam par demonstrējumiem, bet demonstrēt mēs varam tad, ja kaut ko zinām un prādīt, reku šitā un tā. Bet, lai mēs to zinātu, mums patiesībā būs dati, informācija, līdz ar to tas jau nav demonstrējumi, bet drīzāk jau izmēģinājumi jāiekārto mums ir. Un tas ir prasīgs datus, un nākamās reizes droši vien mēs rādīsim un aicināsim skatīties, kas un kā mums izdevies, un kopīgi sadarbojoties visiem. Un tad skatīsimies, kāpēc tur stīti dažāds un gaismas, tā kā dažādi šo gaismas caurlaidību saprast, pie kāda noēnojuma ir ok, kāda nav, varbūt audzēt, un kāds izvietojās, un saules paneļi varbūt šī brīdī varētu būt vērst, piemēram, viens no variantiem, bet dienvidiem tās ir tā kā stratēģijas. Otra lieta, kur varētu mēģināt, ko darīt, ir lielo dzēveļu platībās. Te darunājot dažiem audzētājiem, protams, jautājums ir dzēvens diezgan liels saulmīlis ir, kā tur būs, bet arī ir risinājums, principā, vertikālajai paneļi. Varbūt ar tādu kādu varat risinājumu izpausties, jo arī te ir svarīgi tas, ka saka, noēnotos vietās neveidojas ogas. Jautājums, vai ziedpumpuri veidojās, un tad dažas lietas par faktu pieminēt par to, kad notiek vegetācijas, kad uzsākās, kad zied, kad veidojas ziedpumpuri nākamā gada ražai, jo dārzkopībā ilgadījumā kultūrā nav tāda iesēja novāc, jā, mums priekš izveidojas arī ziedpumpuri, un tad tā ražai būs tikai nākamgad, līdz ar to šogad uztaisīsim, uzliksim tos segumus, rezultāti, jo mēs redzēsim varbūt pēc gada, vēl pēc 2-3. Kāds tas risinājums, jā, tad pieminēja vertikāli paneļi, un te no tā mācu vadlīnijām tāds viens piemērs lauksaimniecības zemēs, tad pamatīgi, divstāvīgi vertikālie paneļi, no tādi mums tie
mulāžas demonstrējumu risinājumu, jo tas viss prasa infrastruktūru. Un man tā doma drīzāk, ka dārzkopībā tie saules paneļi varētu dot to ideju, ka nosedzam resursus, kas mums vajadzīgi, piemēram, kopšanai, tai pašai laistīšanai, piemēram, jo būs ievirs lācenē, būs segums virsū, tad tie nokrišķi jau tu netrāpīs. Nozīmē, kaut kādā veidā ūdeni, ka vajadzēs dot uz rīķi, uz sūkni darbināt, loģiski kaut kādā arī vajadzīgi. Un, jā, vēl krūmēlenis, tas atkal savādāks variants. Arī daži novērojumi esot tādi, ka tur kaut kur meža masības tūmā krūmēleņu stādījumiem kaut kāds noēnojums ir. Logu kvalitāte vairs nav tas kaut kā savādāk, kā šķirās it kā. Bet kāpēc mums jāstāsta, kā tas izpaudīsies, kā tas kopīgi no mums. Jā, jāizaudzē arī dzinums pietiekam garš, jo redz, labs soli, jo ražojas iepriekšējā gada dzinumiem, arī tāda lieta ir. Un jā, te daži piemēri no konkrētām reālām vietām, kur tas viss ir. Kāda varētu būt risinājumi? Nokal līdzīgi, bet šī gadījumā virs meleņa rindas, jo atkal jāpārvietojas tehnikai cilvēkiem, raža svākšanas, vēl par stādījumu bildes iepriekš ieliku, kā to varētu risināt, kā tādi jumtiņi, jo pasargāt no lietus, jo slapjas ogas vākt realizācija atkal nevar, krusa pasargāsim. Kā tas ietekmē, cik daudz mēs varam noēnot, tas ir tāds interesants jautājums. Vēl ir variants likt, teiksim, to jumtu ar pārmaiņas slīpi, vienu pusi, otru pusi, tas risina kā daļējumu to dārzkopības jautājumu pasargāt no lietas un tam līdzīgi. Bet tas jumtiņš ir pilnībā tad obligāti apūģņošana, ka vajadzīgi. Tas kaut tāds visādi risinājumi domas, un kā to visu realizēsim, es nezinu, to mēs redzēsim pēc tam, kad mēs ar kolēģiem tiksim skaidrībā pie tā viss. Ko mēs paklētām visam darām, mums ir cits projekts kopā ar Silvas valdību vērot tādu agrivoltāžas risinājumus un aicināšu droši vien skatīties, kā mums veicās arī mūsu dārzkopības institūta uzpētījuma centrā, kur mums realizēsies fruitpower projekts, kur jau saules pamet šādi te pilnībā tur gribās tumšie, bet pamīšas novietotie jau virs saldiem ķiršiem, un šogad vajadzētu būt raža. Tā kā tur jau mēs arī skatīsimies un varēsim domāt, cik tas ietekmējās tās kvalitātes īpašības. Bet par strateģiskiem attīstības variantiem katrs var kaut ko pameklēt, tāpat kā es ātri paskatījos, kaut ko atradu, pašam jāiedzinās, kas tur vairāk rakstīts, jo kas ko atradu, tur Vācija ir piemēram šos strateģiskos attīstības variantus piedāvāja, kā jau redzat, gan vertikālai, gan tīri horizontālai slīpie un visādi citādi varianti, kurš var paskatīties, un tur ir vairāki projekti pieminēti, kur kādā vietā, kas kādā veidā ir izcināts, un jā, vēl arī viņa vadlīnijas ir jau izstrādāts. Kaut kas notiek, bet redzat, tās vadlīnijas mums tik tādas nav. Tā kā nekur tālu neesam atpalikuši, arī. Jā, paldies par uzmanību no manas puses.